Ārā ir fantastisks laiks, tuvojas Lampas 2025. gada festivāls, un es ar šo video, kā labās sapulces, gribētu pastāstīt jums, ar ko labo sapulču diskusijas formāts Lampā atšķirsies no ierastajiem runātāju un paneļa diskusiju formātiem. Tad šeit man ir mikrofona simulācija, un šeit ir neliela skatuve. Tātad tas ir kā parasti notiek sarunas no kanceles, no podesta, no paaugstinājuma, kad cilvēks uzstājās runā un pārējie sēž un klausās, tad šādi nenotiks labo sapulču pasākums. Šis ir otrs formāts, ļoti labi pazīstams, kā paneļa diskusija parasti, kur sēž 1, 2 un moderators vai pa vidu vai sānos, kādreiz arī 4, 5 krēsli. Šis formāts arī nebūs tāds, kā labās sapulces organizēs diskusiju. Tas, kā notiks labo sapulču organizētā diskusija, ir open space formāts. Un šeit jūs redzat tādu mazu versiju šim formātam, ka mēs sasēdīsimies aplī. Aplis varbūt būs lielāks, varbūt būs mazāks, atkarībā no tā, cik cilvēki atnāks. Kā redzams, krēsli ir dažādi izmēri, gan lielākiem, gan mazākiem. Un šeit pozīcijai nav nekāda nozīme. Skatu šeit ir pats aplis. Un tad sāksies open space, kurš notiks tādā veidā, ka, ņemot vērā mūsu ierobežoto teritoriju, mums izveidosies vairākas, mazākas istabas, kurā cilvēki veidos mazākus apļus un runās par to, kas viņiem ir interesanti un kāpēc viņi ir izdomājuši vispār par šīm lietām runāt. Šeit es rādu piemēru 2 istabām, bet mums būs 2 stūriem, bet mums būs 1, 2, varbūt 3, varbūt 4, ja, attiecīgi būs vairāk cilvēku. Un, pavisam viegli, vienkārši, nelielu struktūru, bet viss ir pašu apmeklētāju ziņā, par ko un kā viņi runā, protams, cieņpilni ieklausoties. Tad ar to labo sapulču pasākums Lampā atšķirsies no iespējams daudziem citiem. Un kā jau iepriekš minēju, ar to atšķirās šis formāts no paneļa diskusijas un no atsevišķa runātāja uzstāšanās publikas priekšā. Gaidīšu visus 21. jūnijā Cēsīs Lampā sarunu vietā no 16. līdz 17.30. Lūgums būt laicīgi, jo open space'am ir svarīgs sākums. Protams, jūs varat nokavēt, bet tad jūs varbūt nesapratīsiet, kas īstenībā notiek, un ja būs sākušās diskusijas, tāpēc, ja vēlaties piedalīties jau no paša sākuma un arī piedāvāt kādu tēmu, tad lūdzu nāciet laicīgi uz 4:00 un izbaudiet.